Sveiciens visiem! Laipni lūdzam šai YouTube kanālā, kur es turpmāk stāstīšu par mākoņu tehnoloģijām, rādīšu tehniskos demo, lai arī jums rastos tikpat liela interese par mākoņu pakalpojumiem kā man. Kas es esmu? Mani sauc Mihails Akulenkovs. Es esmu certificēts AWS arhitekts un inženieris. Esmu AWS Community Builders programmas dalībnieks un arī līderis AWS user grupai. Es cieši strādāju ar AWS un Azure tehnoloģijām kopš 2024. gadā, bet vispār mana interese par mākoņiem un pirmie soļi tajos, drīzāk lidojumi, mēs par mākoņiem runājam, tas sākas tālajā 2017. gadā. Ja jūs esat iesācējs un mākoņi jums ir kaut kas pilnīgi jauns, don't worry, es vienmēr cenšos stāstīt tā, lai arī cilvēkiem bez lielas pieredzes būtu skaidrs, par ko iet runā. Savukārt, tehniskie demo var būt interesanti ne tikai iesācējiem, bet arī cilvēkiem ar pieredzi, bet kuriem varbūt darba specifikas un laika trūkuma dēļ nebija iespēja apskatīties kādu konkrētu mākoņu servisu. Kāpēc tāds nosaukums? Cloud Bedtime Stories. Pirmkārt, kaut kādam nosaukumam bija jābūt. Gribēs, lai tas nav kas garlaicīgs. Otrakārt, šīs nosaukums izriet no mana pašnovērojuma. Bieži, kad es vakaros klausos vai skatos kādu video, kur citi stāsta par tehnoloģijām, tas man uzdzen miegu, un pat bija reizes, kad tāda monotona gara runa par jaunu mākoņu servisu vai kaut ko citu, man reāli lika aizmigt. Un tad es padomāju, ka visdrīzāk manus video arī kāds skatīsies vakaros, un viņam arī uznāks miegs, jo būsim godīgi, es neesmu Rubijs Rods no filmas 5. elements. Es nevaru aktīvi uzturēt visus nomodā tad, kad es sāku stāstīt. Un tāpēc arī šāds nosaukums. Pasaka pirms miega par mākoņu tehnoloģijām. Skan tā silti, mājīgi, vai ne? Tad, ņemam spilvenus, segas, austiņas, siltu tēju, un vēlreiz laipni lūdzam. Postskriptum. Pirmajos video es ierakstīju tā kā testu, lai paskatīties, vai man vispār kaut kas sanāk, un es ātri sapratu, ka man gribētos uzlabot skaņu. Turpmākajos video es pilnīgi pārskatīju to, kā es ierakstu audio, un nonācu no šādas skaņas uz to, ko jūs dzirdiet tagad. Tāpēc piedodiet par skaņas kvalitāti pirmajos 2 video. Es apsolu, ka jaunākajos klipos situācija ir krietni uzlabojusies. Adios!